Makšķerēšanas burvība slēpjas tajā, ka nekad nezinās iepriekš precīzu atslēdziņu, kas strādā vislabāk. Bet noteikti ir mānekļi, kuriem tu uzticies kā makšķernieks jau daudz vairāk nekā kādiem citiem. Man kā ieteikums būtu noteikti paskatīties uz pepino, dažādas iegrims voblers, kas tiešām ķer sarežģītos apstākļos un ļoti labi ķer zivis. Otrs māneklis, kas labi izmantojams tajā brīdī, kad zivs atrodas tuvu gruntī un ūdens temperatūra ir salīdzinoši zema, tas būs māneklis, kam noteikti vajadzētu būt kastītē. 1089, tas ir voblers, kas ir rādījis brīnums jau vairākus gadus. Klasiskais krenks, un tie krenki ir vairāki, es noteikti pieminētu Rodeo Craft moku, bet arī Norris Meats rādīs brīnums, tad, kad vajadzēs ķert zivi, spējot novadīt mānekli vienmērīgi vienā horizontā. Ido, klasika, ar kuru mēs esam sākuši šajā disciplīnā ķert, ļoti noteikti palīdzēs, kad zivs ir aktīva vai vidēji aktīva. Un tas ļauj gan labi ķert zivi augšējos slāņos, gan arī nedaudz dziļāk.